Pirmais mūsu seminārs, kārtējais seminārs ir saulainājā šādā smukā ziemas dienā ar ļoti interesantu tēmu. Mēs divos vārdos tad šogad turpināsim iepriekšā gada praksi. Mums šie semināri notiks katru mēnesi un ja pagājušajā gadā mēs tikai uzsākām, ja, tad šogad mēs plānojam, tā kā jūs zināt, mēs esam divās pilsētās, Madonā un Cēsīs, tad, lai ietu pretī vietējiem uzņēmējiem un inkubātoru klientiem, mēs darīsim tā, ka mēs rīkosim vienu semināru Madonā, tā kā pēc janvārī, un tad divi nākamie būs Cēsīs, tas ir februārī, martā, pēc tam aprīlī atkal Madonā, un pēc tam atkal Cēsīs. Bet tā pašā laikā tāpatās arī tā kā pagājuši decembrī, un tā kā šodien, ja, tad mēs rūpēsimies par to, lai cēsniekiem būtu iespēja, tiem, kuriem ir iespēja un laiks atbraukt uz Madonu. Un tas, man liekas, ir to vērts, vai ne? Un otrādāk, madoniekiem atbraukt uz Cēsīm, paskatīties, kas tur jauns, kāds jauns veikals atvēries, vēl kaut kas. Labdien, laimīgi jauno visiem! Es tiešām gribu jūs visus apsveikt ar to, ka šī laikā jūs esat uzņēmušies dibināt uzņēmumus, radīt jaunas darba vietas, radīt kaut kādas lietas, kuras līdz šim nav bijušas. Nu, un tad, protams, paldies Biznesa inkubatoram dažādos veidos par to, ka jūs šo varat darīt. Kā jau teicu, mans vārds ir Guntars. Es strādāju augstskolā par pasniedzēju. Un šodien mēs runāsim par to, kas tad ir vadītāja tēls, kas tam iet apakšā, nedaudz par pozitīvo komunikāciju, jo es tā sapratu, ka tā ir tāda lieta, kas varētu interesēt. Un, protams, droši vien būs kaut kādi jautājumi, kur varbūt būs kaut kādi jautājumi, kas aizies no tēmas, par kuriem varbūt es būšu kompetents. Tas ir tas, ko teorijā sauc, ka jebkurš vienādojums uz to pašu rezultātu pat nepareizs. Ja viņš iet uz to pašu rezultātu, ir pareizs. Lai kā jūs domājat, kādam jābūt ir vadītājiem, vai kāds īpašības piemist jums pašam vai nepiemist, jūs varat būt vadītājs. Tāpēc, ka ja jūs sāksiet man apgalvot, ka vienīgais pareizais vienādojums ir 1 + 1, 2, un vispārējie ir nepareizi, ko parasti ikdienā dara. Cilvēki biežāk strīdās tā. 1 + 1 ir 2. Nē! 2 - 1 plus 1 ir 2. Nē, es tev saku, 1 + 1 ir 2. Ikdienā cilvēks tā strīdās. Viņi nestrīdās par to, kādu vajadzēs rezultātu sasniegt. Ja rezultāts sasniedzamais ir, piemēram, jāpārdod zināms daudzums preces, par rezultātu nestrīdās. Strīdās, kā to preci pārdot, respektīvi par to, kuram vienādojumam ir taisnība. Taisnība ir visiem vienādojumiem. Ir saprotams? Tas nozīmē, ka tad, kad jūs runājat savā starpā par kādu mērķu sasniegšanu, kas ir parasti rezultāts, tad svarīgi ir nevis mēģināt izskaidrot savu vienādojumu, bet dabūt pēc iespējas vairāk vienādojumus uz to pašu rezultātu. Tas, kādā veidā jūs organizējat savu to biznesu un kādā veidā tās vadītāju funkcijas jūs organizējat, ir atkarīgs no tā, ko jūs pats savā uzņēmumā gribat sasniegt. Un tā lieta, ar ko sākt, ir definēt mērķus, kā jūs nosaucāt. Kas ir mērķis uzņēmumā? Jūs teiksiet peļņa. Nē. Jo, ja jūs papētīsiet ekonomikas grāmatas, jūs redzēsiet, ka peļņa var tikt sasniegt ļoti un daudz un dažādos veidos. Jūs redzēsiet, ka Zviedrijā ir populāri uzņēmumi, kur pats galvenais nav peļņa, pats galvenais, lai uzņēmums, kurā jūs pavadat lielāko daļu savu darbu mūžu, lai jums viņš būtu tā kā no tādām vienkāršām sadaļām pie uzņēmuma, ir tā, ka tad, kad jūs dibinat uzņēmumu, jums ir kaut kāda ideja kā tāda vispār. Ko varētu darīt? Un tad, kad jums saka, jums vajadzētu definēt mērķus, jums vajadzētu izvirzīt uzdevumus, kādā veidā to sasniegt. Tā problēma parasti ir tā, ka cilvēki liekas, kā man vajag definēt mērķus? Viss taču notiek. Es katru dienu kaut ko daru, un it kā eju.
Bet mērķu definēšana parasti ir tas, ka jums ir atskaites punkti. Atskaites punkti kā vadītājiem par to, vai jūsu uzņēmums iet uz kaut kuriem, uz kaut kādā noteiktā virzienā, vai viņš tā kā vienkārši stāv un viņam viss kaut kas ļoti vienkārši komunikācija. Jūs piekrītat, ka esat vainīgs, piekrītat, noklausaties, jā, jums ir pilnīgi taisnība, tad jūs ir... Tas būs trešais. Bet pa vidu ir vēl viens. Jo, ja jūs uzreiz teiksiet bet, iemesls ir tāds, ka tad, kad jūs uzreiz sakat bet un sākat labot, tas nozīmē, ka jūs nepiekrītāt. Ar savu darbību jūs izraisat reakciju, kur otrā cilvēkā izraisa sajūtu, jūs nepiekrītat. Lai mēs uzsveram, viņš pasaka, piemēram, bet tas ir tas tā, mēs pasakām labo. Jā. Atvainoties. Jūs piekrītat, bet tāds varbūt esat dzirdējuši kā Dēlu Kārnegiju, viens no pozitīvās komunikācijas pamatlicējiem. Viņš pateiks ļoti vienkārši lietu. Šeit pa vidu jums ir jārada iespējas par otru cilvēku nozīmīgumu. Par to, ka to, ko viņš jums ir pateicis sliktu par to jūsu preci, kas ir ļoti nozīmīgi. Kā jūs to varat izdarīt? Jūs varat tā teikt, vai jūs uzdodat jautājumu un sakat, ļoti interesanti, vai jūs varētu plašāk pastāstīt, kā jūs nonācāt pie tā. Respektīvi to, ko jūs darat, jūs ņemat un uztaisat pēc blā, 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 tas cilvēks sāk runāt. Tad, kad viņš ir sācis runāt, tas nozīmē, ka viņš jums ir sācis uzticēties. Un tad pašā beigās ir tas, ko šeit teica uzņēmuma vadītāji. Jūs sakat, mums gan bija doma vai bet parasti bet un saka labāk nelietot. Tāpēc, ka latviešu valodā bet ir kā strīdas sākums, jeb kā vārds, kurš apstrīd iepriekš teikto, kā pielikums sarunu valodā. Protams, ja jūs esat pieraduši pie tā, jūs tā varat darīt. Ja jūs gribēsiet noslīpēt savu pozitīvo komunikāciju, izmetiet viņu ārā.